Apsveicu skolu no 50 gadu vecuma. Šajos 50 gados skola ir izgājusi cauri daudzām. 1973. gada 1. septembris Polas vēsturē. Skolas direktore Antoņina Semjonova. 1984 skolas direktore Ludmila Mališeva. 1988 par direktoru iecelts Valērijs Ambrosimovs. 1991 skola atrodas divās ēkās. Pirmais korpus Sīļu ciema ielā 6, 5. 12. klases, un otrais korpus Grīvas ielā 26, 1. 4. klases un bērnu rehabilitācijas centrs. Izveidota tradīcija svētki labākajiem skolas skolēniem, speciālā vispārējā pavasara asambleja, pulcē. 2004 pēc rekonstrukcijas tiek atvērts futbola stadions ar speciālu sintētisko pārklājumu. 2016 skolotāju Ingas Stacenko un Natālijas Pīgožnes vadībā tiek realizēts otrs starptautiskais projekts sadarbībā ar Lietuvu un Dāniju, Nordplus Junior. Nordic Dreams. Projekts izskata 3 dažādas tēmas – tīra Baltijas jūra, laimīga jauniešu nākotne, kultūrmantojuma saglabāšana. Šajā gadā skola no Rīgas satiksmes iegūst autobusu Ikarus, par ko liels prieks bērniem un skolotājiem. 2018. ir jubileju gads. Latvijas simtgade plaši tiek atzīmēta ar daudziem projektiem un izstādēm. Notiek svinīgie pasākumi, kas veltīti Lācplēša dienai un LR neatkarības proklamēšanas gada dienai. Skolai 45 gadi. Jubileja tiek svinēta ar dažādiem interesantiem pasākumiem, šo ciklu noslēdzot ar absolventu salidojumu.